Tas ir šīs jautājums ir, kas vislabāk noraksturo jūsu sajūtas par mākslīgo intelektu. Tātad, ko mēs ieraugam šeit, tad darbinieki saka to, ka gandrīz 70% viņi ir anxious jeb overwhelmed. Tātad viņi ir, patiesībā viņi ir stresā vai pārslogot no mākslīgā intelekta rīkiem, no to izmantošanas. Un, ja man būtu jāiedod kaut kāds savs apkopojums, jeb tēze par šo visu, ir tāda, ka mēs paskatāmies uz kopējo sadalījumu pa cilvēkiem, tad ir cilvēki, kuri uzņemās vairāk iniciatīvu risku, un tie ir šī C-suite sadaļa un uzņēmēji, un tiem vienmēr ir motivācija dzīties uz priekšu un darboties un ņemties. Bet tad tomēr ir pārējā sabiedrība, kur tomēr ir kaut kāds vidējais, un šis te vidējais cilvēks, viņš pa lielam grib stabilitāti. Savukārt mākslīgā intelekta rīks, lai tu no viņa izvilktu ārā tiešām rezultātu, kas tev palīdz, tev ir jābūt ziņkārīgam, tev ir jābūt mērķtiecīgam, tev ir viņam jājautā, tev ir jābūt gatavam riskēt, tev ir jābūt gatavam apšaubīt savas kaut kādas aksiomas, jeb tēmas. Bet, savukārt, ja tu esi tas nosacīti vidējais, vai pat tāds, kuram vispār vienkārši neaiztieciet mani un ļaujiet man darīt manu darbu, ja? Tad šis tev drīzāk uzliek vairāk stresu nekā prieku.